Labdien, darbie skolēni! Es esmu vēstures un sociālas zinātnes skolotāja Irina Kozlovska. Šodien mēs paņemam otro tēmās bloku, kurš nosaukums ir Latvija demokrātiju, tiesiskumu un drošina lokālo interešu un starptautisku attiecības mījdarbībā. Un šo bloku mēs iemācīsimies visu otro cetursnī pirmā semestra. Un, kā jūs redzat, šeit ir temāts. Pirmais temāts mums ir vēsturiska atmiņa un apziņa, to būtības un atšķirību noskaidrošana. Ja, un šeit, kad mēs spiežam pogu teorijā, jūs redzat, pats galvenais temātā mērķis, sasniedzamie rezultāti, ziņas un prasmes, galvenie jēdzieni, ja, un sākas teorija. Ja. Un, kā es teicu, vēsturiska atmiņa un apziņa, to būtība un atšķirību noskaidrošana. Es jums sagatavoju šajā tēmai savu prezentāciju un gribu jums viņu demonstrēt. Ja? Arī šīs prezentācija būs mūsu kursā, ja, otrajā blokā pievienota, ja, un jūs varat paši visu tur vēlreiz paskatīties un iemācīt, ja? Ko jums tur pats galvenais vajadzīgs. Ja? Tā, nu sāksim prezentāciju. Ja? Tēma – vēsturiskā atmiņa un apziņa, to būtības un atšķirību noskaidrošana. Sociāla zinības un vēsture 1 kursā skolotājs Irina Kozlovskas prezentācija 2024.–2025. mācību gads. Plāns. Pirmais jautājums – jēdzieni, otrais – sasniedzami rezultāti, prasmes, vēsturiskas atmiņas piemērs, papildmateriāli, secinājums un avoti. Sāksim no galvenos jēdzienus. Galvenie jēdzieni mums ir šādi. Pirmais – kultūras mantojums. Tā ir iepriekšējā paudžu radīto vērtību, tradīciju, priekšmetu, ēku, mākslas darbu un citu kultūras objektu kopums, kas tiek nodots tālāk nākamajai paudzē. Kultūras mantojums var būt gan materiāls, piemēram, ēkas, artefakti, gan nemateriāls, tradīcijas, valodas, prasmes. Vēsturiskā apziņa – tā ir individuāla vai kolektīvā izpratne par vēstures nozīmīgumu un tas ietekmi uz pašreizējo un nākotnes dzīvi. Vēsturiskā apziņa ietver sapratni par vēsturiskā notikumu saikni ar mūsdienu identitāti, vērtībām un lēmumiem. Lokāla vēsture. Vietējas kopienas, reģiona vai konkrētas teritorijas vēsture. Tā bieži fokusējas uz specifiskiem notikumiem, personām un parādībām, kas veidojošas vietēja identitāti un dzīvesveidu. Globālā vēsture. Vēstures perspektīva, kas aptver vispārējo cilvēces vēstures izpratnē un analīzē procesus, kas ietekmējuši vai savienojuši dažādas pasaules daļas. Tas skaita vēsturiskas notikumus plašākā mērogā un izceļ civilizāciju un kultūru mījdarbību. Dzīvestāsts, individa dzīves pieredzes un notikumu narratīvs, kas var tikt attīstīts gan mutiski, gan rakstiski. Nākošais, kas ir narratīvs? Narratīvs – atstāstījums vai stāstījuma veids, kas organizē informāciju par notikumiem un pieredzi noteikta kārtībā un skatījuma. Narratīvs palīdz strukturēt atmiņas, piedāvājot jēgu un kontestu pagātnes notikumiem. Individuāla atmiņa – atsevišķa individa atmiņā par notikumiem un pieredzēm, kas saistītas ar viņa personīgo dzīvi un vēsturi. Tā ir saistīta ar individuāla identitāti un emocijām. Kolektīva atmiņa – grupas, kopienas vai sabiedrības kopīga atmiņa par pagātnes notikumiem. Tā tiek veidota un uzturēta caur kopīgām tradīcijām, stāstiem, simboliem, kas veica kopības sajūtu un kultūras identitāti. Un diskurs.
Komunikācijas veids vai struktūra, kas nosaka, kā par noteiktiem temātiem tiek runāts vai rakstīts sabiedrībā. Diskurss ietver noteiktu valodu, vērtības un normas ietekmē, kā cilvēki uztver un interpretē realitāti un pagātni. Mēs informāciju par savu dzīvi un dažādiem notikumiem uzkrājam atmiņas, taču vēstures notikumi stiepjas daudz tālāk par mūsu mūžu. Tādēļ arī par vēstures notikumiem mēs uzzinām no notikumu laika biedru atmiņām, kas dažādā veidā tika prefiksētas, uzrakstītas, uzzīmētas un izstāstītas, un tagad veido daļu no stāstiem par kolektīvo vēsturiskas notikumu. Noskaidra kā ideāla vēsturiska atmiņa, kas ir individuāla, kolektīva un kultūras atmiņa un kas ir atmiņu politika. Tas ir galvenais mērķis. Sasniedzami rezultāti. Ziņas. Vēsturiskā apziņa ietver kolektīvas un individuālas atmiņas, kas par viņiem un tiem pašiem vēstures notikumiem var būt atšķirīgas un veido dažādas naratīvus. Tos iespējams pētīt, analizēt kultūras mantojumu un citus vēstures avotus. Kultūra vēsturiskais mantojums ir jāaizsargā un jāsaglabā kā kopīgas vēsturiskas un sociālas atmiņas avots. Tomēr ne visas kultūras mantojuma vērtība tiek saglabātas. Kādas prasmes mēs attīstījām caur tēmu? Identificē un pamato nacionālas vēstures notikumu saistību ar globālas vēstures procesiem. Identificē ceļoņus mūsdienu fenomenam pagātnē pastāvīgi izmantojot atbilstošu vēstures avotus, liecības un kultūrvēsturisku mantojumu. Izvērtē un salīdzina pretrunīgus vēstures interpretāciju piemērus, izvēlas precīzāko un argumentētāko viedokli. Periodizē notikumus, izmantojot dažādus kritērijus un sastarpēji pretrunīgus vēsturiskas informācijas avotus. Ja, tas pats galvenais prasmes, kur jūs attīstījat ar šajā tēmā. Vēsturiskā atmiņa piemērs es paņēmu Karļa Ulmaņa laiki. 1934. gadā Karļa Ulmaņa iztenotais valsts apvērsums mainīja politisko režīmu Latvijā, kā arī ietekmēja plašsaziņas līdzekļu darbību un informācijas apriti. Par šiem vēsturiskajiem notikumiem ir sastopamas dažādas atmiņas un interpretācijas. Šeit jūs redzat mūsu prezidenta, 4. prezidenta Karļa Ulmaņa portrets. Papildu materiāli. Lai iegūtu apkopojumu par to, kādas atmiņas par Karļa Ulmaņa režīmu bija dažādas periodus, tajā skaitā 21. gadsimta sākumā noskatīties vēsturnieces Vītas Zelčes lekciju Kārlis Ulmaņas Latvijas sociālajā atmiņā, kas pieejamā šajā saitē, ja, un nosaukums šajā lekcija ir pārvietojot vadonīzmu Kārļa Ulmaņas vēsture, kultūra un atmiņa ietvaros. Un ja mēs spiežam vietnē, mēs redzam vietnē, kur ir ļoti plašāk informācija par Kārļa Ulmaņa laiku. Ja? Šeit mēs redzam dažādas vēsturniekus un viņus viedokļus, ja? Piemēram, šeit mēs redzam video ierakstu, ja, vēsturniekam Stranga, Hanovs, Mintaurs un citi vēsturnieki, ja, Latvijas vēsturnieki, kuri stāsta par Karļa Ulmaņa laiki. Es varu spiež poku un parādīt, ja. Materiālu sagatavoja Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, ja. Un arī pēc katrā video ir iespēja lejuplādēt prezentāciju. Ja?
Es mazliet vēlāk parādīšu šajā lekcijas prezentāciju. Ja? Tā, un visi citi arī šeit ir materiāli par Kārļa Ulmaņa laiki, ja? Periodu. Tā, nu, paskatīsimies prezentāciju, ja, kuru sagatavoja profesor Hanovs. Ja. Ulmanis diktators un eiropietis. Ja. Šeit ir piemērs, kā vēsturī jābūt kritiskā domāšanā un jāsaglabāt atmiņās, ja, un apziņās. Šeit runa iet par autoritāro un totalitāro režīmu un par kopīgas iezīmes. Paralēli virknei atšķirību abi nedemokratiski režīmi tipi ir 20. gadsimta starpkāru laika fenomens visa Eiropā, no Igaunijas līdz Portugālei. Saikne ar 19. gadsimta kultūru un Pirmā pasaules karu, un arī šeit iet runa par Baltijas valstu režīmu vecmodīgu periodu. Un kas ir kopīgs? Sabiedrība kā politiskais subjekts ir deaktivēta dažādas pakāpes. Sabiedrība neveido savas rīcības ierobežojumus pati konsensa ceļa, bet tā ir pateikts priekšā. Valsts režīms saistīts ar vienu partiju un vai vienu personu, politiķi un viņa grupējumi vai ekonomisko-politiskiem spēkiem, kas tiek uzskatīti par valdības bāzi, ideoloģisku, ekonomisku. Un arī diktatūra pazīme ir sabiedrības militarizācija. 19. gadsimtais nacionalisms. Viena nācija, viena valsts, visi, kas atbilst pieder valstī, arī tas ir nacionalisms. Nav rīcība telpas ārpus kopienas nācijas. Masu akcijas ir 19. gadsimta mantojums, sabiedrību iesaistā politiska vēstījuma performance. Politika uz ielas. Arī uz šo situāciju ietekmi Pirmais pasaules karš. Jau 1914. gada jūlijā sabiedrību radikalizācija. Mēs un viņi ienaidnieki civilizācija pēdējā cīņa. Stereotipizācija tiek tirāžēta masu komunikācijas līdzekļus, tādus kā plakāti, skrejlapas, gravīras, zīmes, simboli, kas atšķir mūsu kopienu no citām. Arī lielu ietekmi bija propagandai, propaganda kara laika, ilgstoša un masveida vardarbība pret civiliedzīvotājiem. Masu nāve kā ikdiena, kara beigas kā stāsts par nodevību Vācijā. Kā izskatās pēckara sabiedrība Eiropā? Nu, kādas pazīmes galvenas? Masu destrukcija, pirmskara politiskas kultūras sabrukšana, daudz nozīmīga cenzūra, veca saikni, lojalitāšu, pienākumu un sabrukšana, brīvība un nedrošība, jauni koncepti, tēli, lomas, emancipācijas procesus un tā tālāk. Apokaliptiskas tēmas arī bija ļoti svarīga šajā laikā. Jaunas sabiedrības veidojas pēc sabrukuma, monarhijas veida demokrātija, bet ilgstoša sabiedrības vertikāli un hierarhijas palik un pastāv kā kolektīvas ierādums, sagatavo vietu jaunu līderu ģenēzi. Demokrātija kā konsensa politika tiek no kreisa un labajā spārņā uztverta kā buržuāziskais pļapašanas nespējas vājuma pazīme. Un valdnieka topos gaida jaunus iemiesojumus. Kā izskatās māksla un ideoloģija galvenas pazīmes? Vispirms bija futurisms, dadaisms, ir sagatavojuši estetisku un teoretisku vidi priekšstātam par radikālu vecas kultūras izzināšanu. Futurismā ikonoklasmu pārņēma un iekļāvā fašismus ar nākotnes cilvēka, brīvības un solidaritātes ideoloģiju. Sabiedrība kā abstraktais un nediferencēts veselums ķermenis, stipras rokas un politiskās sakralitātes kombinācijas.
Šeit jūs varat redzēt foto Karļa Ulmaņa laiki un arī salīdzināt ar Itālijas diktātoru Musolīni. Arī ļoti daudz ir kopīgais. Pasaules ekonomiskā krīze arī ietekmē uz situāciju, kā Latvija 1934. gada maijā izveidojas apvērsums Karļa Ulmaņā. Ja? 20. gadu beigu krīze, depresija, kuras sekas mazinājās tika 30 gadu otrā puse, valsts kļūst par drošības avotu. Kā izskatās vadonis un performance? Modernisma teātris kļūst par brīvības masu politiskā svētku teātri. Tuvojas viduslaiku moralitāti teātriem analfabētiem. Teātra reformēšanas meklējumi. Meihols, Majakovski sekmēja teātrā kā politiskas performances veidošana, masu akcijas, svētki, revolūcija, gadskārtu svētku atzīmēšanai jau 1789. gada revolūcijā laikā. 1920. gada 7. novembri Ziemas pils ieņemšana atceres svētki. Atzimšanas dziesmā 1934. gadā 21. jūlija plus 22. 24. šajā tradīcijā Kroders revija. Tādu reviju nevar izdomāts, neviens cilvēks to izdomājis pats dievs vai liktenis. Šeit jūs varat redzēt plakātus un arī foto, kura bija publicēta avīzes. Vadonis ir visur. Vadoņa tēla tirazēšana mēdījos. Visa telpa tiek piebildīta ar vadoni. Visi mākslas žanri kalpo vadoņa tēla pavairošanai. Bolševisms un civilizāciju cīņa. Oktobra revolūcija kļuva par šoku Eiropas sabiedrībām. Tai sekojošais sarkanais terors un ilgstošais pilsoņu karš veicināja bolševisma šausminošana tēla tirazēšanu, emigrāciju. Politiski citādais, kā nepieņemais drauds. Fašisma un nacionālisma ideoloģiska instrumenti, būtisks saturs arī antisemitisma propaganda, cīņa pret bolševikiem. Kādi līderi? Duče, Führer, vadonis. Eiropas nedemokratiskas režīmos, ieskaitā arī Austrumeiropas valstis un PSRS, līdera kults saistīts ar vadoņa īpašību izcelšanu, kas viņu atdala no masām un veido par varoni un pat brīnumgārī. Īpašas fiziskas dotības, intelekta diženums, ķermeņa pat maģiskas spējas. Musolīni uzvar nāvi, paliek neskārs pēc atentātiem. Stalins neguļ, domā par tautiešiem, Ulmanis ir mobils, izturīgs, spēj savaldīt pat vētrās. Arī Aspāzija meklē vētru pavēlnieku savā dzējoļos. Tu miesa dzīmes, mūžam atzimstošais, tu dūsošais un mūžam līdošais, tu nemiernieks, mums citiem mieru nes. Ej tālāk, mācī, tev pakaļ dzīties. Es vētrām cauri nav te vētru bīties, jo zini, pats par vētram kungs tu esi. 36. gads. Latvijas zemnieku pļaujas svētki. Šeit arī jūs redzat paralēles un salīdzinājumi, kā izskatās 20-30 gadus 20. gadsimta vadoni. Ja? Tas ir Stalins, tas ir Benita Musolīni, labi. Vadoņa deifikācija, kvazireliģiskā īpašības, dievs. Šeit jūs redzat, ja, Stalins kā dievs stāv augšā zem cilvēki, ja, tauta.
Vadonis bija brīnumdāris. Šeit arī ir avīzes stāstī. Kolektīvas ķermeņas, sports kā nacionālās konsolidācijas līdzeklis, jaunības un fiziskas vitalitātes kults vēl pirms Pirmā pasaules kara, vidgrošana kā kolektīvas ķermeņas, fiziskās konstrukcijas, cilvēks kā būvmateriāls izmantoja. Jā, mums šeit jūs redzat piemēru foto. Mūsdienu vēsturnieki meklē līdzsvaru, protams. Turpmākie 6 gadi bija brīvvalsts ekonomiskas augstāko sasniegumu laiks. Valsts apvērsums un tam sekojuši 6 gadi cieši saistīti ar viņa vārdu un ieguvuši apzīmējumu Ulmaņa laiki. Taču nelikumīga varas sagrābšana, satversmes apturēšana, neiecietība pret jebkādu kritisku domu, personības kulta spilgtas iezīmes, kas raksturīgas visam diktatoram, nav pieņemamas. 20. gadsimts Latvijas vēsturē otrais sējums. Un tas ir viss. Tas bija neliels piemērs, izmantoju Karļa Ulmaņa laiku periodu, un jūs varat redzēt, kā šodien ļoti kritiski jāpievērs uzmanību šai periodai. Jā, protams, kā Karļa Ulmanis bija 4. prezidents, un arī mēs zinām viņu kā diktatoru. Tas ir viss, un kādi ir mums šodien secinājumi, tūlīt es jums pastāstīšu. Galvenais secinājums mums ir, ka vēsturiskā atmiņa un apziņa ir ne tikai nozīmīgi identitātes veidošanas elementi, bet arī spēcīgi instrumenti, kas veicina gan individuālu, gan kolektīvu refleksiju par pagātni. Tie ļauj sabiedrībai izprast, izturēt un interpretēt vēstures nozīmi, tādējādi veicinot stabilu vērtību un atmiņas pārmantojamību un piešķirot jēgu vēsturiskajai pieredzei sabiedrības ilgtermiņa attīstībā. Avoti. Galvenais avots ir skola.lv un, protams, vietne, kuru jūs iepriekš jums rādīju. Ja? Rādījām. Tā, un tas ir viss. Ja būs kaut kādi jautājumi, droši rakstiet man, ja es atbildēšu. Paldies jums par uzmanību, un vēlreiz gribu atgādināt, ka galvenā tēma mums bija saistīta ar vēsturisko atmiņu un apziņu, un to būtības un atšķirību noskaidrošanu. Un pievēršu jūsu uzmanību, ka jāzina galvenas iedzienos, jā, tādus kā kultūras mantojums, vēsturiskā apziņa, lokāla vēsture un tā tālāk. Un paskatīties arī manā teorija kursa, kā izskatās citi, jā, vēsturiski atmiņas piemēri. Piemēram, šeit jūs redzat Garlība Mērķeļa grāmatu Latvieši, kurš bija arī rakstnieks, kurš meklēja atbildību par Latvijas tautu un nāciju, ja? Un šeit arī ir piemērs par komunistiska genocīda represēta piemiņas dienā 25. martā, un arī šeit ir video ieraksts mūsu prezidenta iepriekšējā pirms Edgara Rinkeviča, ja, atvainos, tas bija tūlītis jums. Parādīšu. Egilam Levicam, jā. Viņš šeit runā par 25. martā mūsu Latvijas vēsturē
par deportāciju un par padomju laiku genocīdu. Ja? Kā šodien ir no Latvijas vēsturniekiem un Eiropas vēsturniekiem tas perioda nosaukums. Nu, jūs varat šeit paši visu pēc tam apskatīt. Ja? Tā izskatās. Un arī šeit man ir audio ieraksts. Jūs varat arī paklausiet brīvajā laikā, ja, par apziņu un atmiņu. Un šeit arī ir kontroli jautājumi, kuri var nostiprināt jūsu zināšanas teoriju. Tas ir viss. Paldies jums! Jauku vakaru!